Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Pakistānā šodien vairāk nekā 10 000 afgāņu devušies uz robežu, jo tuvojas varas iestāžu noteiktais termiņš izbraukšanai no šīs valsts. Pakistāna paziņojusi, ka no trešdienas visi, kas tiks pieķerti uzturamies valstī nelegāli, tiks aizturēti un nosūtīti uz deportācijas centriem. Šajā valstī dzīvo miljoniem afgāņu, no kuriem daudzi ieradās Pakistānā vēl 1979. gadā, kad Afganistānā iebruka PSRS. Bēgļu skaits pieauga vēl vairāk, kad pirms 2 gadiem Afganistānā varu pārņēma talibi. Miljardierim Ilonam Maskam piederošā sociālās saziņas platforma X, ko agrāk pazinām kā Twitter, gada laikā ir zaudējusi pusi no savas vērtības, vēsta žurnāls Fortune un ziņu aģentūra Bloomberg. Masks iegādājās uzņēmumu pērnā gada oktobrī par $44 miljardiem, pārdēvēja to par X un paziņoja, ka vēlas paplašināt platformas funkcijas, tajā skaitā piedāvāt finanšu pakalpojumus. Taču platforma zaudēja aptuveni pusi no reklāmas ieņēmumiem un daudz uzņēmumu joprojām izvairās tajā reklamēties. Izraēlas aizsardzības spēku preses sekretārs Jonatāns Konrikus paziņoja, ka Izraēlas armija veic triecienus visās Gazas joslas daļās. Mēs medījam viņu komandierus, uzbrukam infrastruktūrai un, kad vien ir kāds svarīgs mērķis, mēs uzbrukam tam, paziņoja Konrikus. Viņš uzsvēra, ka Izraēla cenšas izvairīties no civiliedzīvotāju nogalināšanas. Latvijas valdība šodien slēgtā sēdē atbalstīja kārtējās aizsardzības ministrijas sagatavotās materiālu tehnisko līdzekļu palīdzības nosūtīšanu Ukrainai. Kāda veida materiālu tehniskie līdzekļi Ukraiņiem tiks nodoti, netiek atklāts. Vēl valdība šodien atbalstīja likumprojektu, kas paredz Latvijā ratificēt tā dēvēto Stambulas konvenciju, jeb Eiropas Padommes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. To gan iecerēts apstiprināt ar atrunu, ka tās īstenošanā Latvija piemēros satversmē ietvertās vērtības, principus un normas īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Politiskā partija Suverēnā vara sarīkoja Rīgā piketu pret šādu valdības lēmumu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības darījusi zināmu, ka lēmums par Rēzeknes domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča no Kopā Latvijai iespējamo atstādināšanu gaidāms jau šonedēļ. Strādājot pie uzteikuma sagatavošanas, esot pieņemts, ka Bartaševičs centīsies to apstrīdēt tiesā. Pēc sākotnējām aplēsēm Rēzeknes pilsētas pašvaldības finanšu stabilizācijai līdz gada beigām vajadzīgi vairāk nekā 6 miljoni eiro. Novembrī Rēzeknē un Daugavpilī būs skatāma Nacionālo bruņoto spēku fotoizstāde Esmu karavīrs, kas atspoguļo karavīru un zemesargu ikdienu un militāro mācību procesu. Daugavpilī izstāde no 1. līdz 20. novembrim būs skatāma Vienības namā, bet no 21. novembra līdz 30. Daugavpils cietokšņa ēkā Imperatoru ielā 8. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alise Plus Radio